ņemšanā, agresīvi spēlē pret malējo aizsargu, labi spēlē, piespiež spēlēt atpakaļ nepārāk ērti centra aizsargam. Mēļņiks pie bumbas. Tiesnesis rāda, ka bumba neizgāja ārpus laukuma pilnībā. Netiek ārā no savas laukuma puses, bet tagad gan to izdara un uzreiz diagonāli aiz muguras Solovjovam. Aleksandrovs iziet no vārtiem, šeit būs pendeli. Jā, pārsteidzīgi nedaudz izgāja no vārtiem Aleksandrovs, būs arī brīdinājums un labi presingojām, bet tika ārā no šīs zonas maķedonieši ātra diagonāli aiz muguras Solovjovam. Aleksandrovs pārāk pārsteidzīgi šoreiz izgāja no vārtiem un Virņāvs laikā vairākas varianti. Vai uzbrucējs tiks palaists garām, vai arī visdrīzāk tiks notriekts, jo bez pārkām šeit varēja, protams, nospēlēt, bet nebūtu bijis to viegli izdarīt. Tiesnieks numurs pie mums Maķedonijai Vlada Novevskis, Vojvodina kluba spēlētājs pret mūsu vārtsargu Aleksandrovu. Riga FC komandas spēlētāji. Un Aleksandrovs ir pārspēts. 1-0 Maķedonijas labā. Uz otru pusi aizliec Aleksandrovs. Un pirmais moments vispār šajā puslaikā Maķedonijai diemžēl beidzas ar gūtiem vārtiem un atkal nākas mums atspēlēties. Redzam vēlreiz pendeli pārliecinoši to realizēja maķedoniešu spēlētājs apakšējā stūrī pašā trāpīja Vlada Novevskis. Vojvodinas komandas pussargs. Un mums tikmēr spēlētāja maiņa. Gļebu Cvetkovu nomaina šobrīd vēl neredzu, kurš spēlētājs. Uz otru malu sākumu izties, ka varbūt mēģinās izpa vārtiem. Apspēlē maķedonietis centrējums un 2-0. Uz maiņu iznākušais Metodim Maksimovs dubulto pārsvaru. Skatāmies vēlreiz šo epizodi. Pārlec bumba pāri Reingolcam un arī Aleksandrovs nepagūst izglābt. Epizode, kurā īsti varbūt nesolīja šādu iznākumu, bet diezgan veiksmīga epizode maķedoniešiem, bet